šodienas tēma bija par to, ka cilvēkiem ir ļoti aktuāli šobrīd, kas viņos rada izsīkumu. Un ja jau ir šāds pieprasījums un šāda aktualitāte, tas nozīmē, ka tas ir būtiski cilvēkiem un šo izsīkumu viņi jūt. Un tas, par ko mēs šodien centāmies runāt, ir par to, ko darīt, kad šo izsīkumu piedzīvo, un kur smelties enerģiju, kur gūt savus resursus. Un tas, līdz kam mēs šodien nonācām, arī kādā veidā mēs varam atpazīt savus resursus un maksimāli izpaust savu potenciālu un savas stiprās puses, lai cilvēki jūtas pilnvērtīgi, lai viņi jūtas harmoniski un lai viņi maksimāli izpauž savu kreativitāti, savu radošumu, savu potenciālu. Un tas, ko mēs abas varējām novērot šajā seminārā, ka cilvēku atsaucība bija ļoti liela. Cilvēki bija pozitīvi, atvērti un novērtēja šo iespēju ieskatīties sevi, apzināties sevi labāk. Tas darba specifika šodien bija tāda, mēs nerunājām tikai teorētiski, mēs ļoti daudz arī praktiski darbojāmies, kas deva cilvēkiem tiešām reāli iespēju piedzīvot un iepazīt sevi arī tādā praktiskā darbībā. Un, manuprāt, tas deva ļoti lielus augļus, jo aizejot cilvēki bija ļoti smaidīgi un iedvesmoti un enerģiski. Vita, varbūt kā tu redzēji šo dienu no malas? Jā, man bija patīkami vērot, kā cilvēki reaģēja uz dažādiem uzdevumiem, ko devām mēs viņiem piedzīvot. Un es vēl joprojām pārliecinos ar katru dienu vairāk, kas patreiz mūsdienās, sauksim to tā, ir nepieciešams cilvēkiem visvairāk. Viņi grib justies labi, viņi grib justies novērtēti, viņi grib ļoti labas attiecības gan kolektīvā vai ārpus darba vietas. Jautājums ir vienmēr mums tagad visiem, kā mums to visu izdarīt, kā mums savu dzīvi veikt un veidot labāku. Tieši tā. Runājot par receptēm, recepšu kā tādu, droši vien katram cilvēkam ir savas receptes, bet tas, ko mēs šeit centāmies cilvēkiem arī dot iespēju uzzināt par sevi vairāk un iepazīt vairāk. Un viens no veidiem, kā to var izdarīt, tas ir ar Luminaspark instrumentu, kas ir personības novērtēšanas instruments, kas ļauj cilvēkam identificēt, atpazīt sevi, viņa resursus, viņa stiprās puses. Un tas ir jebkurā gadījumā kā sākuma punkts, kā atskaites punkts, kā sevis iepazīšanas aspekts un tālāk jau dzīve turpinās un ir jāstrādā to, un tas dod iespēju arī iepazīt citus cilvēkus un saprast, ka mēs esam atšķirīgi, ka mēs viens otru papildinām un saprast, kā mēs viens ar otru varam sazināties lai veiksmīgāk veidot sadarbību. Un mums patiešām ir liels prieks Latvijas un Baltijas tirgū piedāvāt ļoti labu, inovatīvu instrumenti, kur beidzas vienkārša runāšana par lietām, par kaut ko, bet ir tiešām sāks reāls darbs, komandas apzināšanās un vienot novērtēšana. Mēs domājam sadarboties regulāri ar Tirdzniecības un Rūpniecības kameru, tāpēc aicinām, sekojiet līdzi reklāmām un tiksimies šeit. Šobrīd jau ir zināms, ka jūnijā būs vēl viens seminārs, kur mēs stāstīsim par emociju nozīmi organizācijās, tā kā jebkurā gadījumā atkal dalīsimies ar savu pieredzi un savām atziņām. Tā kā laipni lūgti uz mūsu semināriem.